Sveicināts, mīļie, un sveicināts arī Kaspar. Es esmu nonākusi līdz jautājumiem, un pirmo jautājumu ierakstīja komentārā Kaspars. Un Kaspars atbildēja uz Facebook lapā radītava, manā jaunajā lapā radītava ievietoto jautājumu par to, ko tu pajautāt mīlestībai. Un tāpēc es mēģināšu šodien savienoties kanālā un pajautāt, ko tad mīlestība saka par mīlestību, par to, kāds ir Kaspara jautājums. Jā. Un tātad paldies Kasparam par jautājumu, un Kaspara jautājums ir par mīlestībai, par to, esi par mani aizmirsusi. Nu, lūkosim, jautāsim, ko mīlestība atbildēs Kasparam. Es redzu lielu baltu tēlu. Tam pie rokas iet mazs puisītis. Un otrā rokā viņam ir tāds spēļu mantiņa. Spēļu mantiņa, ar ko puisītis pats viņu nevis zina, bet viņu izzina tas baltais tēls, kas ir viņa augstākais es. Un es redzu to spēļu mantiņu. Un ir tāda sajūta, kad viņš netiek klāt tai spēļu mantiņai, kuru viņš grib dabūt. Tas ir tāds kā tai mantiņai ir tāds kāds, un priekšā ir mantiņa, un viņa tā kā brauc, un tā mantiņa ir visu laiku priekšā. Un puisītis nevar aizsniegties līdz tai mantiņai. Tā mantiņa vienmēr ir 3 soļus priekšā. Un tā mantiņa ir tāds tā kā zaķītis, man gribās teikt. Tur kaut kas griežās, tur tie ritentiņi, kad puisītis viņu tā kā stumj, viņa tur uz priekšu tā kā griežās, bet mantiņa nestāv viņam rokās. Mantiņa ir šai būtnei rokās, kas ir blakus, man gribās teikt, augstākā būtība. Tā mīlestība ir tas, uz ko viņš tiecās un ko viņš grib dabūt, bet viņš netiek viņai klāt. Puisītis raud. Apvainojās. Viņam ir atņemta mantiņa. Viņam liekas, ka augstākais ir atņēmis viņam šo mantiņu. Viņš ir aizmirsis, ka mīlestība vienmēr ir ar viņu. Viņa ir viņa sirdī. Tā nav
Kāda lieta, kur ir jānopelna, jāizdabā kādam, lai viņu dabūtu, jāskrien viņai pakaļ, skriedamam pakaļ apkārt pasaulē. Puisītis ir aizmirsis, ka tas mīļais pūkainais zaķītis ir viņa sirsniņā. Viņš ir aizmirsis, kā ir paust mīlestību. Ne jau mīlestība ir viņu aizmirsusi. Viņš ir aizmirsis mīlestību. Viņa nav viņam noņemta. Viņā ir mīlestība. Viņam atkal vienkārši jāiemācās to lietot. Jo viņš iemācīsies viņu lietot, jo tā atkal no jauna pārņems viņa dzīvi. Mīlestība pieder visiem. Nav neviena izredzētā. Ir tikai vēlme viņu paust vai nepaust. Es nevaru tev viņu atņemt. Tā ir ar tevi. Tu esi radīts mīlestībā. Tas, kādus izaicinājumus tu esi paņēmis savā dzīvē, lai atkal no jauna satiktu mīlestību sevī un paustu to caur sevi. Neviens tev viņu nevar atņemt. Tikai tu pats. Cilvēks ir uzbūvēts tā, ka viņā jau viņa ir. Un viņam ir pilnīgi brīva izvēle. Vai to lietot, vai nē. Ļauj tai mosties, ļauj tai plūst, ļauj tai būt. Viņa ir tuvāk nekā tu domā. Tavā sirdī. Tu esi mīlestība. Tu esi. Tieši tik vienkārši. Pateicībā tev, Kaspar, par šo jautājumu. Jā. Un tieši šādus jautājumus un vēl daudz citus mēs pētīsim jaunajā kursā, kas ir mīlestība. Un jā, tu vari palīdzēt šim kanālam augt, spiežot laiku. Tu vari palīdzēt radītavai augt, spiežot laiku, lai arvien vairāk cilvēki uzzina par mīlestību un par šo iespēju
satikt mīlestību sevī. Es ceru, ka jums šis video un citi video, kas ir manā kanālā, palīdz būt priecīgākiem un laimīgākiem. Tas katrā ziņā ir mans mērķis. Un, ja tev patika, tad uzspiedz laiku, lai arī citi cilvēki to uzzina. Un vēlreiz paldies Kasparam par jautājumu. Un ejam. Un, ja vēlies, tad piesakies jaunajā kursā, kas ir mīlestība. Lai top mīlestība.